Laba diena! Un šajā dienā, kad mēs esam pulcējušies kopā, lai tuvotos Dievam, lai piedzīvotu Dieva žēlastību un Dieva vadību, man ir prieks katru no jums redzēt. Man ir prieks katru no jums sastapt šeit, Dievnamā. Protams, ja tas būtu ārā uz ielas, arī būtu prieks sastapt, bet Dievnamā tas ir jo īpaši, un jo īpaši, ka mēs varam svinēt svēto vakarēdienu kopā šodien. Un varbūt šīs dienas runas un pārdomas nebūs tās maigākās un vieglākās, un citkārt mēs varam teikt, vai tad uz baznīcu ir jānāk, lai klausītos, kā kāds rājās. Mēs runājam par svētā gara iedvestu dzīvi, mēs runājam par svētā gara darbiem caur mums. Un tajā pašā brīdī mēs esam tik ļoti attālināti no tās dzīves, par kuru raksti runā. Un pēdējo laiku, pēdējo nedēļu es esmu tādās gana cimperlīgās pārdomās. Varbūt kādreiz jūs jutīsiet kādu pārdomu augli. Bet, piemēram, jautājums, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, un ko tas priekš mums nozīmē. Un vai nav bieži tā, ka mēs kaut kādā brīdī esam ienākuši draudzē, un mēs esam redzējuši, ka tie, kas ir pirms mums bijuši draudzē, ka viņi to dara. Nu tad jau mēs arī to darīsim. Bet kāpēc mēs to darām? Kas aiz visa tā stāv? Kāda tam visam ir vērtība? Piemēram, kāda ir vērtība lūgšanām? Vai tā ir papļāpāšana ar Dievu? Vai tā ir, man tagad baigi vajag kaut ko no Dieva, un es tagad lūgšu Dievu? Vai neatkarīgi no tā, ko man vajag un vai man vajag, vai es tuvojos Dievam sarunā ar viņu? Un, protams, tieši tāpatās kā sarunā ar jums ikvienu, es varu varbūt, Katrīna man šodien saka, tu esi dusmīgs. Es saku, nē. Nu, tu esi pucīgs. Es saku, nē. Es saku, nē. Bet mēs redzam viens otru, un mēs sakam, tavs vaigs ir skumjš vai bēdīgs. Vai tu esi par kaut ko, mēs šodienīgi sakam, sacepies. Nē. Varbūt. Bet tad mēs arī ar mūsu debesu tēvu runājam atbilstoši tam, kā mēs jūtamies šajā brīdī. Un visbiežāk runa ir par to nevis, ko mums vajag, bet par to, ka mēs kaut ko nesaprotam. Kāpēc mūsu dzīvē ir kaut kādi pēkšņie grūtie brīži? Un kāpēc mēs nevaram elpot brīvi tad, kad mēs gribētu elpot brīvi? Un bez lūgšanas mums vēl ir entās lietas. Kāpēc mēs to darām, ko mēs darām? Mēs šodien svinēsim svēto vakarēdienu. Kāpēc mēs to svinam? Vai tās patiešām tad, kad atcerieties, priesteris Andris Kravals, Andris Prieda bija mūsu vidū, viņš teica, tās nav paminkas, kuras mēs atnākam un pieminam. Kas ir svētais vakarēdienas priekš mums? Savā laikā, un tas bija kāds 2006.-2007. gads, kad šķobījās draudz jaunā paudze centrālā grupa, un tur mācītājs šobrīd Andrejs Kočkins, tajā laikā viņš bija pielūgsmes vadītājs, ar vienu daļu no draudzes teica, ka viņš ir sajūtis doties un veidot citu draudzi. Un viņš runā ar padomu, nevis pa kluso aiziet, aizlaižās no jaunās paaudzes. Un tur bija ļoti liels, latviski sakot, razborkas. Un finālā tā grupa, kas palika, plus vēl tika sasaukta visa Latvijas
jaunās paaudzes mācītāji un aktīvisti uz tādu lielu dievkalpojumu. Un tad mācītājs Aleksejs Ļeģējevs pie svētā vakarēdiena lika visiem zvērēt uzticību sev, ka viņi neies prom nekad no šīs draudzes. Kas svētais vakarēdienas ir mums? Ko tas nozīmē? Ko nozīmē svētais gars? Un ko nozīmē būt piepildītam ar svēto garu? Aizvadītajā klusēšanas mēnesī, kurš man bija uzticēts, es tiku aicināts, kad sākšu runāt par svēto garu un par to, ko Bībele saka par svēto garu. Un izejot no tā, ko Bībele saka par svēto garu, mēs nevaram aizcilpot garām svētajiem vakarēdienam, līdz ar to kaut kādā brīdī būs arī runa par svēto vakarēdienu. Es vienkārši mēģinu ievirzīt to skatu mums visiem, kur tad mēs gribam kopīgi skatīties. Mēs aprīlī sanācām kopā stūrīšos, lūdzām par stūrīšiem un par to, ko Dievs grib, lai mēs šeit darām. Ir kādas virzības bijušas, ir kādas atvērtas durvis, kādas slēgtas durvis, bet Dievs ir licis mūs par krišanu un augšām celšanos daudziem. Krīt tie, kas grib vienkārši skaisti neko nedarīt. Un augšām ceļās tie, kur ir bijuši iemīti dubļos savā laikā, nepamatoti. Nākamā svētdiena šajā sezonā ir pēdējā svētdiena, kad mēs sanākam baznīcā stūrīšos kopā. Plus vēl būs arī mazā Roberta svētīšana. Es aicinu pēc iespējas, mēģinam būt visi tur. Ja tas nav mana viena projekts, jā, man uzrunāja vienu, bet tas ir mūsu visu, jo mēs jau lūdzām visi par to vietu. Ziemas laikā, protams, mēs tur nevaram sanākt, lai gan mums ir mazliet tāda hiperaktīva ideja. Un ja Dievs dos gudrību, kā to paveikt, tad svētvakar dievkalpojumu šajā gadā noturēt stūrīšos 24. decembrī. Ja mēs varam braukt uz citām nelielām baznīcām un svinēt Ziemassvētkus, tad kāpēc mēs to nevarētu stūrīšos? Un izdekorēt, un nevajag tur mega dekorācijas. Lidojošas puķis un karuseļus tur nevajag. Nē. Un svinēsim šos svētkus. Bet iespējams, ka bez visa mēs aiziesim tādā vairāk lūkšanu laikā. Ir runāts, ja neatvērsies nevienas citas durvis, ka mēs nākam Leimaļu mājās kopā svētdien rītos uz lūkšanām. Es pareizi nosaucu mājas, jā? Ok. Un lūksim tieši par to, lai Dievs sagatavo visu nepieciešamo, lai atsākoties nākamai sezonai mēs varam piedzīvot viņa pavasara plūdzu. Bet nākamnedēļ mēs svinēsim 8 gadus mūsu draudzei. 8 gadus kopš reģistrācijas papīri ir saņemti un kopš mēs esam draudze valstiskā statusā. Ko Dievs ir darījis šajos 8 gados? Ja 8 gadus pagriež horizontāli, sanāk bezgalība. Vai patiešām mēs varam sapņot par bezgalību, bet vai mūsu sajūtas sirdī ir par bezgalību? Vai tā ir draudze priekš mums, ja tas ir sociālais klubs? Dažādi šīs pārdomas. Pavadīsim šo nedēļu arī lūkšanās, gatavojoties uz svētkiem. Un, protams, es ierosināju padomēt 2 jautājumus šodien, bet
apsprieda tikai vienu jautājumu, otrs palika perifērs, tāpēc es metu to jautājumu jums priekšā. Vai jūs gribat draudzes gada svētkus svinēt kopā ar Ražas svētkiem? Tad mēs nākamajā svētdienā, jo mums vieni citi svētki notika jau pagājušajā svētdienā, un tad mēs varētu Ražas svētkus arī svinēt nākamā svētdienu. Jo man ir baigās bažas, ka vēl vienu nedēļu manas vīnogas neizturēs. Ka viņas jau būs beigušās un beigtas. Un sakāriņas negribās vest uz baznīcu. Tad mēs varam svinēt arī nākamajā svētdienā Ražas svētkus. Un tā kā tādā demokrātiskā kopienā es labprāt redzētu jūs paceltās rokas, kurš ir par Ražas svētku svinēšanu nākamā svētdienu. Apmēram lielākais vairums, paldies Dievam, svinam Ražas svētkus nākamā svētdienu. Šajā brīdī lūdzam Dievu. Debesu Tēvs, paldies, ka Tu mūs katru vadi savien zināmā veidā un savien zināmā virzienā. Bet Tavs virziens parasti ir bijis glābšanas virziens mums katram. Tavs virziens vienmēr ir bijis augšām celšanās virziens. Lūdzam tieši to no Tevis šajā laikā, lai mūsu dzīve būtu augšām celšanās dzīve. Lai mums nepieskaras sveša uguns un mūs nesavaldzina sveša uguns, kas aizved prom no Tevis. Lai mums dārgs ir upuris, kuru Tu maksāji, un ko mēs varam dot Tev. Nevis visi tie upuri, kurus mēs esam gatavi maksāt, lai paceltu sevi. Lai pagozētu sevi kādā saulē, kas neesi Tu. Svētais Gars darbojies mūsos cauri šai dienai, cauri šim dievkalpojumam. Tu esi klājis galdu Tēvs tūkstnešu vidū. Uzklāj arī šodien šajā tūkstnesī galdu. Tūkstnesī, kur pašprāts ir izkaltējis mūsu ikvienu. Kur nepaļaušanās uz Tevi ir bijusi vadošā. Tūkstnesī, kur sveša ir mīlestība uz Tevi. Tūkstnesī, kur rituāli pārspēj ticību. Tūkstnesī, kur nav vietas Tavām dāvanām. Uzklāj galdu. Jēzu, ja tas var būt, tad vēlreiz nostājies un sauc, ja kam slāpst, tas lai nāk un dzer. Lai veldzējās ik viens pie dzīvā ūdens un nekļūst par dzīvā ūdens kārtējot dambi, bet par strautu, par upi, kas vērd mūžīgai dzīvībai. Svētī mūsu ikvienu. Tu esi svēts. Tu esi patiesi svēts. Tu esi pāri visam. Uzklāj galdu. Nevis mūsu uzpostajās sirdīs, bet vispirms tūkstnesī. Darbojies un vadi to šo dievkalpojumu. Runā uz ikvienu no mums un uzklāj galdu.
dzīvā ūdens avots, tu dzīvā ūdens klīns, tu ledu pārvērt palos, jo tevi atzīmst viss. Tu dzīvā ūdens avots, tu dzīvā ūdens klīns, tu ledu pārvērt palos, jo tevi atzīmst viss. Neslāps vairs nekad tam, kuram avots tevi, neslāps vairs nekad, kuram avots tevi, neslāps vairs nekad tam, kurš tevi vēl dzējies, tevi vēl dzējies. Tavas žēlastības traumes, lai nomazgāts top viss, no tavas piedošanas akas, lai spēj ik viens, kurš izslāpīs. Tavas žēlastības traumes, lai nomazgāts top viss, no tavas piedošanas akas, lai spēj ik viens, kurš izslāpīs. Neslāps vairs nekad tam, kuram avots tevi, neslāps vairs nekad, kuram avots tevi, neslāps vairs nekad tam, kurš tevi vēl dzējies, tevi vēl dzējies. Neslāps vairs nekad tam, kuram avots tevi, neslāps vairs nekad, kuram avots tevi, neslāps vairs nekad tam, kurš tevi vēl dzējies, tevi vēl dzējies. Tu dzīvā ūdens avots, tu dzīvā ūdens klīns, tu ledu pārvērt palos, jo tevi atzīmst viss. Slavēts esi, kas esi patiesā dzīvā ūdens avots, kas veldzē katru izslāpušo pēc patiesības. Es piepildi ar savu svēto garu ikvienu. Slavēts esi. Āmen. Un šajā brīdī lasīsim 82. psalmu, visu psalmu no 1. līdz 8. pantiem. Dievs nostājies Dievu pulkā un starp dieviem spriež tiesu. Cik ilgi vēl netaisni tiesāsiet un iestāsiet par ļaundariem? Taisnīgi tiesājiet vārgu un bāru, nabaga sērdieni attaisnojiet. Pasargājiet vārgu un bēduli, no ļaundaru rokas to izpestījiet. Bet šie nedz noskarš, nedz saprota, pat tumsu šie vazājās.
zemes pamati trīcē trīc. Tā es teicu, Dievi jūs un visaugstā dēli, jūs visi, taču kā cilvēki mirsiet. Jūs, kā augstmaņi, krīt, tā kritīsiet jūs. Celies, Dievs, un tiesās zemi, jo tev pieder visas tautas. Āmen. Āmen. Sēdieties uz mirkli. Tāds skarbs psalms, skarbs lasījums, Asāfa psalms. Un šeit ir tā saudabīgā izteiksme Dieva dēli. Par ko te tiek runāts? Ka dievi un Dieva dēli. Un mums šķiet, ka elgdievība, jeb pieķeršanās dažādām citām novirzēm ir tikai mūsdienās. Pagājušajā nedēļā nācās vairāk kārtīgi apstāties pie kāda ļoti saudabīga jautājuma, kur cilvēki ir nevis aizbraukuši ekskursijā, bet ir devušies meklēt garīgumu uz Indiju. Un garīguma meklējumi beidzās ar paaugstinātām temperatūrām, ar sabojātiem ķermeņiem un visu pārējo. Bet būsim nopietni, mēs skatāmies uz šiem cilvēkiem un sakam, vai. Bet kā tas ir mūsu pašu vidē? Citkārt taču mums pašiem arī šķiet, ka mūsu vidē, mūsu draudzē ir pa maz garīguma, ka vajadzētu kaut ko garīgāku, vairāk, aktīvāku. Pagājušajā svētdienā es stūrīšos stāstīju kādu līdzību. Gribat dzirdēt arī jūs to? Jānis to jau zina. Annī nē, Raimonds, Indija nē, Raimonds jā, Jānis Zigrīd jā. Labi. Ir viens mācītājs, kurš sajūt sevī aicinājumu, un no draudzes, kurā viņš dodas prom uz nelielu vietu, un tur veido draudzi. Un ir aicinājums, ka vajag tur to draudzi veidot. Un viņš veido, un 2 nedēļu laikā, pirmo 2 nedēļu laikā, Jēzu pieņem 30 cilvēki. Bet tad pēc šī grandiozā 30 cilvēku dievkalpojuma nākamajos dievkalpojumos svētdienās sarūk 25, 20, 15, 10. Beigās ilgstošā laikā, mēnesi, pusotru, nāk tikai 1 cilvēks uz dievkalpojumiem. Un mācītājs atzīst, ka viņš ir kļūdījies, ka viņš ir nepareizi sapratis Dieva aicinājumu, un viņš dodās uz kārtējo dievkalpojumu, uz kuru ir ieradies šis 1 cilvēks, un viņš paziņo, ka šī ir pēdējā reize, un dievkalpojumi tiks pārtraukti. Un tie vairs nenotiks. Un viņš notur šo dievkalpojumu, viss ir tā kā vajag atbilstoši dievkalpojumam, bet viņš arī paziņo, ka dievkalpojumi neturpināsies. Un pēc dievkalpojuma viņam pienāk klāt šis vienīgais baznīcas apmeklētājs, un viņš saka, mācītāji, es esmu fermeris, un es no tām Bībeles zināšanām neko daudz nesaprotu. Bet es esmu fermeris. Un es zinu to, ka nav starpība, vai man ir 1 govs vai 10. Man viņas visas ir jābaro. Neatkarīgi no tā, cik viņas man būtu. Pat ja tikai 1, man viņa ir jābaro. Un mācītājs saņem caur šo vārdu stiprinājumu, viņš saprot, labi ir. Un nākamajā svētdienā viņš kāpa kancelē un no 1. Mūzes grāmatas līdz atklāsmes grāmatas pēdējai nodaļai runā par visu Bībeli. Pēc dievkalpojuma pienāk šis pats vienīgais baznīcas apmeklētājs. Pie mācītājiem saka, mācītāji, es esmu fermeris. Es daudz ko nesaprotu no Bībeles. Praktiski es neko nesaprotu. Bet es zinu vienu, jo es esmu fermeris. Ka es savai 1 vai 10 govīm
nenogāž priekšā visai ziemai paredzēto sienu daudzumu. Un tas stāsts beidzās ar to, ka pagāja laiks, pieņēma Jēzu un sāka ticēt šī fermera sieva. Vēlāk vēl kāda pievienojās, un tā draudze turpināja dzīvot. Bet apstāsimies pie tās ēdiena dozes. Reizēm mums šķiet, ka mācītājiem ir jābūt tam unikālajam frīkam, kuram vajadzētu nogāzt mums priekšā visam mūžam paredzēto garīgo barību. Un tad mēs varētu ēst un ēst un ēst. Jūs zināt to, ka tuksnesī Dievs deva tik, cik vajadzēja konkrētai dienai, konkrētām ēdienreizēm. Viņš teica, ja jūs ņemsiet vairāk, tas viss aizies bojā. Un vai nav tā, ka pēc mūsu pašu izvēles mēs esam izvēlējušies šo vietu, kā garīgās pieaugsmes vietu, un alkstot vairāk, tas vairāk aiziet bojā un cieš mūsu dzīve un cieš kolektīvā dzīve. Un es nerunāju par tādām vairāk lietām kā mācītāja Paula Andersona konference, kas notika, vai kādas citas brīnišķīgas iespējas, kur mēs aizejam tā kā uz tādām svētku reizēm, papildinam savu ticības redzējumu, uzasinam sevi un dodamies tālāk. Nē, es vairāk domāju par to kāri blandīties un nebūt ģimenē. Visi jūs visaugstā dēli. Dievs mūs ir saucis par saviem dēliem. Arī eņģeļus viņš sauc par saviem dēliem. Bet mēs visi dodamies visas radības nolemto ceļu. Un jautājums paliek viens, kas mūs sagaida pēc. Jo psalmists saka, celies un tiesā. Un tiesāt tas nav tikai šeit virs zemes. Tiesāt tas ir arī atņemta mūžību. Tiesāt tas ir kas vairāk. Kā tikai tiesneša āmuriņš, kas pasaka 5 gadi ieslodzījuma vietā. Lai Dievs svētī mūs ejot tālāk, es gribētu sumināt jubilārus. Un mums ir sarakstīts skaistas kartiņas, daudz. Šoreiz mums ir daudz kartiņas. Šis ir daudz mēnesis. Nepieminiet bijušo un nedomājiet par pagājušo redzi, es visu darīšu jaunu. Jau tagad tas raisās, vai vēl neapjēdzat? Es sataisīšu tuksnesī ceļu un tukšatnē upes. Ar šiem praviešu iesaistes vārdiem mēs gribam mīļi sveikt dzimšanas dienā katru šī mēneša jubilāru. Pirmā kartiņa, kas man stāv, jubilārs nav ieradies, tā ir Inese. Ne tu, bet citi Inese. Es ceru, ka tev nav oktobrī. Nē, tad labi. Ja būtu, tad tu dabūtu šo kartiņu, bet tā ir cita Inesei. Daniels. Annija, kur arī nav ieradusies no visām 3 Annijām, kuras mums draudzē ir, šī Annija nav ieradusies. Un mazo Anniju mēs aicinam uz aizlūgšanu priekšā blakus Danielam, jo viņai arī ir jubileja. Gints, mēs aicinam arī Gintu uz aizlūgšanu. Un Ineses kartiņu mēs caur Danielu nosūtīsim, ja, drīkst tā. Un mums ir viens, tā teikt, iekāries sveiciens. Jūs zināt, kad ir īsziņas, kuras mēs sūtam, un tad viņas ilgi neiet prom, jo zona nav vai kā, un tādas sveiciens arī mums ir iekāries. Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis. Jūs visi, kas cerat uz to kungu. Katrīna, šis ir tas, kas ir iekāries. Un tur ir vēl vairāk, jo
Tas iekāries ir, es nezinu, kurš vēl mūsu draudzē veselu mēnesi nerādās draudzē un svin savu jubileju. Apaļo jubileju. Mēs tev vēlam būt tik apaļai kā tavu jubileju. Paldies. Ej bariņā pie visiem. Tā. Šis ir Inesei, nesajaukt. Šis ir tev. Šis ir tev. Debes Tēvs, pateicamies Tev par Katrīnu. Lūdzam, piepildi Katrīnu ar savu svētā gara spēku. Nest to, kas viņai ir jānes, un tā, kas nav nesamā nesta, to uzticēt Tev. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Svētīdams svētī Danielu, viņa jaunībā un viņa nobriešanā, ļauj viņam vienmēr nobriest Tavam godam, vairojot Tavu žēlastību savā dzīves gājumā, vairot Tavu svētību it visur, kur viņš sastopas. Un lūdz arī Tavu dziedinājumu viņa veselībai. Pateicamies Tev par Anniju un svētiem, kungs, Annijas gaitas Tavā žēlastībā un Tavā gudrībā, lai viņas raksturs veidojas Tavā līdzībā. Pēc tā, ko Tu esi paredzējis, piepildi Anniju ar savu svēto garu un šķīstī no ļaunā. Svētīdams svētī Gintu, lūdzam, lai Tu esi viņa patiesā gaisma un saule, kas mirdz caur viņa ikdienā. Debes Tēvs, Tu zini to, kas stājas starp Tevi un viņu, dod viņam gudrību no tā atraisīties un vienmēr būt sekošanā Tev. Ejot ganāmpulkam pa priekšu, lai citi var sekot tai ticībai, kāda ir Gintam. Kungs, Tevi svētī un Tevi pasargā. Kungs, apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Kungs, uzlūko Tevi ar lapatiku un dod Tev savu mieru. Āmen. Tagad varat baudīt sveiciena augļus. Dziedāsim dziesmu, sagatavosim savas sirdis arī svētajam vakarēdienam, dziedājumu laikā. Un izmeklēsim savu gājumu, lai kungs var svētīt mūs caur šo vakarēdienu, un tas mums nav par ļaunu. Dziedāsim. Esi tu, tie ticība.
viņš mūsu ķēniņš. Kungs, es dziedāšu par tavu žēlastību. Kungs, es dziedāšu par tavu mīlestību. Kungs, es dziedāšu par tavu uzticību, par taviem brīnumu darbiem paudžu paudzēs. Jo svētīgā tā tauta, kas Galilēt prot, tava vaiga priekšā staigājot, viņu darbi runā, liecinot. Viņš mūsu ķēniņš, viņš mūsu ķēniņš, jo viņu spēka rotā esi tu. Pie ticībā uz tevi rot patvērumu, tie iet bez bailēm tumsā, liecinot. Viņš mūsu ķēniņš, viņš mūsu ķēniņš. Viņš mūsu ķēniņš, viņš mūsu ķēniņš. Kungs, es dziedāšu par tavu žēlastību. Kungs, es dziedāšu par tavu mīlestību. Kungs, es dziedāšu par tavu uzticību, par taviem brīnumu darbiem paudžu paudzēs. Patiešām, kungs, visu valdnieku tu esi patiesi svēts, visu svētuma avots. Un mēs tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar savu svētā gara dvēsmu, lai tās mums to par mūsu kunga, glābēja Jēzus miesu un asinīm. Mans Dievs dvēseli, kur tu mums katram esi devis, ir tīra. Tu izveidoji to, tu formēji to, tu iedvesi to mūsos, un tu glabā to mūsos, un tu nākotnē paņemsi to no mums, un pēc tam atgriezīs to atpakaļ nākamajā pasaulē. Tāpēc mēs lūdzam, šķīstī mūs no grēka vainas, šķīstī mūs no pašganīšanās, šķīstī mūs no neticības. Jēzus vārdā mēs tevi lūdzam pēc apsolījuma, ka kaut arī mūsu vaina būtu sarkana, kā purpurs, tā kļūs balta kā sniegs. Savienojoties ar glābēju Jēzus miesu un asinīm, šķīstī mūs no vainas. Lūk, ticības noslēpums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Mazgā mani tīru no noziedzības traipa un šķīsti mani no grēka. Tāpēc pieminēdami glābēja Jēzus nāvi un augšām celšanos, ar ko viņš ir veicis šķīstīšanu un dziedināšanu, vainas izpirkšanu un samierināšanu ar tevi, kungs visuma valdniek un mūsu aba tēvs, mēs tev pateicamies par glābšanu, par vadību, par atbrīvošanu no grēka verdzības un pieņemam šo dzīvības maizi un pestīšanas biķera asinis un slavējam tevi, ka mūs esi aicinājis un izredzējis. Mēs lūdzam, lai tavs svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim glābēja miesu un asinis. Svētī, kungs, savu baznīcu visā pasaulē
un liec katram tevis aicinātajam pieaugt dievbijībā, ticībā, žēlsirdībā, šķīstībā un mīlestībā. Caur Jēzu glābšanu tev nedalāmam Dievam, visuma valdniekam, tava svētā gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Āmen. Patiešām viss ir sagatavots tā kunga mīlestībā. Nāciet un neizpalieciet neviens no šī mīlestības. Ir glābēja Jēzus miesa, ir glābēja Jēzus asinis un ir svaidījums svētā gara spēkā. To visu jūs varat saņemt. Nāciet!
tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas veltī, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad veltīs sargs nomodā. Tad veltīs sargs nomodā. Ir vēl tikai jūs agri ceļaties, un vēlu paliekat nomodā, un ēdat savu maizi ar rūpēm saviem mīļajiem. Viņš to bagātīgi dod miegā. Viņš to bagātīgi dod miegā. Ir vēl tikai jūs agri ceļaties, un vēlu paliekat nomodā, un ēdat savu maizi ar rūpēm saviem mīļajiem. Viņš to bagātīgi dod miegā. Viņš to bagātīgi dod miegā. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, tavs krusts tik brīnumaini skaists un cēls. Zemu kritušo tas augstu ceļ, uz mūžiem smago nastu projām vēl.
Kristu dzīvā Dieva dēls. Es tevi nomazgāts un tevi svēts. Tavs vārds man dāvināts un gara spēks. Es nopļauts lauks, kas tevis rasts un sēts. Lai tava prieka eļļa vīst, lai sēru vietā mīlestības karogs. Lai tava prieka eļļa vīst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīvo. Tevis aicinātie priesteri, tavi svētie taisnības ozolī. Tavā spēkā iesim, kalposim, izpostītos mūrus uzcelsim. Lai tava prieka eļļa vīst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīv. Lai tava prieka eļļa vīst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīv. Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisīs gars. Tava roka ikvienu, lai ieved pa pielūgsmes vārtiem. Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisīs gars. Tava roka ikvienu, lai ieved pa pielūgsmes vārtiem. Lai tava prieka eļļa vīst, lai sēru vietā mīlestības karogs. Lai tava prieka eļļa vīst, lai sēru vietā mīlestības karogs. Lai tava prieka eļļa vīst, lai sēru vietā mīlestības karogs. Lai tava prieka eļļa vīst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīvo. Tu savus mājās augsi, tu savus mājās ņemsi, par svētu tautu darīsi. Ar varu otrais nāksi, ar spēku zemi liesi, tu taisnu tiesu vadīsi. Tu savus mājās augsi, tu savus mājās ņemsi, par svētu tautu darīsi. Ar varu otrais nāksi, ar spēku zemi liesi,
Piecelsimies un teiksim kopīgi: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Āmen. Bērni, svētdienas skola, skolotāji, nāciet. Mēs jūs pavadīsim ar vienu lūkšanu, un jūs varēsiet doties uz savu stundiņu. Vai ne? Gribās iet uz stundiņu. Uzreiz veselība pa 50% uzlabojās stundiņā. Debes Tēvs, paldies Tev par šiem bērniem un par viņu skolotājiem, un sveitīdams svētī šo svētdienas skolu, kurā viņi var mācīties par Tavu mīlestību un iemeslu, kāpēc viņi var mīlēt Tevi un kāpēc viņi var ticēt Tev, glābēji Jēzu. Svētī viņus un piepildi viņus ar savu svēto garu. Āmen. Āmen. Droši varat doties uz savu stundiņu, un mēs varam palikt kājās un lasīt kopīgo lasījumu no Jēkaba vēstules 1. nodaļas 19. līdz 27. panti. Jums jāzina, mani mīļotie brāļi, ik viens cilvēks, lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un gaužs dusmoties, jo cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību. Tādēļ atmetiet jebkuru nešķīstību un visu to, kas no ļauna vēl atlicis, un lēnprātībā saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, kas ir spējīgs izglābt jūsu dvēseles. Topiet par vārda darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas paši sevi pieviļ. Ja kāds ir vārda klausītājs, bet nav tā darītājs, tāds līdzināts vīram, kas lūkojas uz savu pašu vaigu spogulī, pavērojas sevi, viņš aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš izskatījies. Bet kas dziļi ielūkojas un paliek pilnīgajā brīvības likumā, kas nav aizmāršīgs klausītājs, bet ir darba darītājs, tāds būs svētīts savos darbos. Ja kāds iedomājas, ka viņš dievbijīgi kalpo Dievam, bet savu mēli nesavalda, viņš māna savu sirdi. Tāda cilvēka kalpošana ir tukša. Tīra un neaptraipīta kalpošana Dievu un Tēvu priekšā ir šāda: apraudzīt bāreņus un atraidnes viņu nedienās un sargāt sevi no šīs pasaules nešķīstības. Āmen. Mīļais Tēvs, runā uz ikvienu no mums šajā dienā un neļauj apsūdzētājiem laupīt Tavu vārdu no mūsu sirds. Maini mūs caur savu vārdu un vairo mūsos ticību, Tevs bijību un godevību, lai Tavs vārds ir šodien dzīvs, jo glābējs ir dzīvs. Kungs un ķēniņa, dod, ka esam vārdu īstenotāji, ne tikai klausītāji, dod mums būt izredzētiem un Tevs pieņemtiem, lai kopā varam svinēt Meistaru Jēzus kāzu mīlestību. Āmen. Sēdieties. Šeit Jēkabs, Jēzus brālis, izsakās ļoti saudabīgi un varētu pat šķist, ka ļoti pretrunīgi. Viņš apgalvo, ka būtiski ir klausīties, bet mirkli vēlāk topiet par vārdu darītājiem un ne tikai klausītājiem. Vēl tiek minēts, ka mums ir dziļi jāielūkojas patiesības spogulī un nav jābūt aizmāršīgiem nec dzirdētajā, nec redzētajā. Pašā noslēgumā tiek minēts par mēles savaldīšanu un neaptraipīto kalpošanu, kas atkal vieš nelielu sajukumu mums ikvienam, kas lasam un iedziļinamies vārdā. Tāpēc par visu pēc kārtas skatīsim, lasīsim un domāsim un mēģināsim iedziļināties, ko Dievs un mūsu abi tētis vēlas pateikt. Un kā jūs redzat, galvenais temats mums šodien ir svētā gara piepildīta dzīve. Un mēģināsim sekot cauri visam līdz kādai zināmai uzvarai. Un, protams, mēs varētu teikt, ka ir kādi iemesli, kuru dēļ man nevis kā individiem, bet kā grupai jums vajadzētu atvainoties par kādiem sarūktinājumu brīžiem, kurus es esmu ņēmis kā sarūktinājumu tajā, kāda ir mūsu attieksme pret ticību,
pret dievbijību. Un fantastiski mums ir vienmēr pamatojumi un argumenti, kāpēc kaut ko nedarīt. Un savā brīdī mēs varam ar skaistu pirkstu norādīt uz ķēniņu Salamanu un pateikt, sievas locīja viņa sirdi prom no Dieva. Bet, ja mēs paskatāmies nopietni paši uz sevi, tad ir ģimenes arī mūsu sabiedrībā, kur sievas loka vīra sirdis prom no Dieva. Un sievām vajadzētu būt tām, kas tuvina vīru Dievam, bet noteikti tieši pretējais. Un ir citas situācijas, kurās mēs atrodam argumentus. Un es sēdēju, kamēr bija aizlūgšanas un skanēja dziesmas, un es domāju par kaut kādu atkarību momentu. Ir situācijas, kurās jūs varat man teikt, mēs lasām Bībeli telefonos vai planšetēs dievkalpojumu laikā, un es gribētu piekrist un teikt, lai Dievs jūs svētī. Bet ir citas situācijas, kur mēs šķirstam kaut ko un skatāmies kaut kādu pilnīgu, piedodiet, figņu. Un, protams, ka tas vārds, kas tiek sēts, aizslīd mums garām. Un tad mums ir darba jautājumi, kuru dēļ mēs nevaram, paldies Dievam, tas sen vairs šeit nav bijis. Bet atcerieties, ka mazās Doma Erģelītes bija brīži, kad skanēja dievkalpojumu laikā, jo darba dēļ man darbs zvan, man jāskrien kaut ko pateikt ļoti steidzam. Kas notiek? Maskavas kosmosa stacija tiek palaists kārtējs kosmosa kuģis, un bez tava jā nevarēs to palaist gaisā? Klusēšanas mēnesī arī pirms tam jau es to biju iesācis. Es daru vienu lietu. Es taisu ar roku stenogrammas dievkalpojumu runai. Vienalga, vai mans tēvs runā, vai Gins runā, vai Raimons runā, es taisu stenogrammas. Un katrā tajā brīdī kaut kas mani uzrunā. Un tad es sēdēju te un es domāju, kā tas ir. Telefonu mēs nevaram nolikt. Nu tad viens nevarēs pudeli nolikt, un viņš nāks ar pudeli baznīcā un dzers dievkalpojumu laikā. Un vēl kāds nevarēs cigaretes atstāt ārpus baznīcas. Tā kāpēc to atstāt? Kāpēc telefonu mēs lietojam un to pārējo ne? Un kāds, kurš ir ļoti iegrims kaislībās, nāks un mīlēsies te zem beņķiem un būs jēriņa nakts. Jo viņš nevar iztikt dievkalpojumā bez vāveršpāses. Viņam ļoti vajag. Jūs saviebieties un sakat, kāpēc tu tā runā? Tāpēc, ka es esmu viens un stāvu priekšā un es redzu to, kas notiek perifērijā. Un es redzu to, kas notiek zālē. Un man ir bijusi tā žēlastības iespēja sēdēt dievkalpojumā kā vienkāršam cilvēkam un skatīties. Un beigās tās nav ne darba lietas, nekādi ļoti neatliekami jautājumi. Tā ir vienkārši nodošanās tam, kas ir mana atkarība. Necīnīšanās ar to. Un pirmais, ko mēs varam minēt, Jēkaba teiktajā bez tā mana skarbā ievadiņa, ir selektīvā dzirde vai uztvere. Un tas ir paradoks, kas nav tikai mūsdienu paradoks. Mums šķiet, ka disleksija un tam līdzīgi paradoks ir tikai 20. 21. gadsimta problēmas. Nē. Vienmēr ir bijuši uztveres traucējumi cilvēkiem. Un cikliski visu laiku cilvēkiem nepatīk zināmas lietas dzirdēt, bet citas varētu klausīties visu laiku. Ir teksti, kas mums nepatīk. Un ir teksti, kas mums simpatizē. Ir mūzika, kas mums nepatīk. Un ir mūzika, kas mums patīk. Un es nerunāju par žanriem vai stiliem. Es uzlieku Raimondu Paulu. Mēs braucam mašīnā ar vecākiem. Un es nevaru teikt, ka viss, kas tiek atskaņots, man patīk. Ir kādas dziesmas, kuras es patinu uz priekšu. Tad, kad bija tas slavenais
niķeļa metāla hidrīda kasešu laiks. Es biju ietrenējies ar pildspalvu, jo ar pildspalvu es tinu ātrāk vai ar zīmolu kā kasešu atskaņotājs. Un precīzi uztīt dziesmas, kuras man patīk. Un tad ielikt kaseti atpakaļ un noklausīties tikai to gabalu, kas man patīk, tad patīt atpakaļ. Un tad atkal es pieņemu, ka arī jums bija tāda dāvana uztīt precīzi to kaseti. Un mēs sakam, tu runā par tādām ļoti interesantām lietām. Jā, es runāju par ļoti interesantām lietām. Un tie nav tikai žanri, un tie nav tikai izpildītāji. Bet tad, kad mēs nostājamies pie Dieva vārda, tad ir vārds, kuru mēs paņemam sev, un ir vārds, kuru mēs atgrūžam no sevis. Ir grāmatiņas pats izdotas, kādu vārdu lasīt kādā brīdī. Un jūs zinat, ka tas ir ļoti selektīvi un nepamatoti. Tā tur kaut kas nokrita. Gana izteikti. Labi, ka nenosita nevienu. Šis nav stāsts par mūsu kā personu īpatnībām vai atšķirībām, bet šis ir stāsts par to, ar ko mums ir jātiek galā vai ne mūsu raksturā. Vai nu mēs tiekam ar to galā, vai arī mēs netiekam. Ja mēs sakam, es esmu tik ļoti smagi strādājis visu savu dzīvi, es esmu tik daudz ko piedzīvojis un pārciets, un man ir bijuši tādi sitieni un šādi sitieni. Un es vairs negribu, ka runā ar mani par skarbām lietām. Es gribu tādas mierīgākas, tādas maigākas, tādas ausī patīkamākas lietas. 2. Timoteja vēstule 4. nodaļa 3. līdz 5. panti saka, jums tās visas rakstvietas tur ir rakstīts. Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet savu iekāri dzīti, pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo viņu dzirdēji. Viņi novērsīs savus ausis no patiesības un pievērsīsies mītiem, bet tu esi ar skaidru prātu visās lietās. Paciet ļaunumu, dari evanģelizācijas darbu, veic savu kalpošanu. Tas nozīmē, ka Pāvils runā nevis par Timoteju kaut kādā neizteiktā nākotnē, kas nāks pēc šī Timoteja, vēl 5 citi Timoteji, un tad nāks tas laiks. Viņš saka, Timotej, tavas dzīves laikā būs cilvēki, kas nepanesīs veselīgo mācību. Būs cilvēki, kad mēs runājam par svēto garu, kas nepanesīs veselīgo svētā gara mācību, kuriem vajadzēs īpaši kaut ko. Būs cilvēki, kuri sagrozīs veselīgo mācību. Būs cilvēki, kuri skaitīsies, ka viņi ir ticīgi, bet viņi būs labi tālu no tā visa. Un katrā no šīm situācijām būs cilvēkiem aizseks, aiz kā noslēpties. Tad, kad ir kāda izmeklēšana, un tad, kad izmeklētājs jautā, viņš jautā, vai tev ir alibi. Un mums vienmēr ir alibi, kāpēc kaut ko nedarīt. Es uzrunāju vienu cilvēku, un es teicu, kas ir par problēmu? Un viņš atbildēja, man sieva mācās un strādā, man ir hiperaktīvs dēls un meita ar savām kaut kādām dīvainībām, baigi smaga dzīve. Es saku, tu nezini, kas ir smaga dzīve. Tu vienkārši slēpies šobrīd aiz meliem. Tu melo sev un citiem. Un tu nezini, kas ir smaga dzīve. Jā, man pašam ir smaga diagnoze. Un pareizi, Zaiga, tu teici, šodien ienākot baznīcā, ja būs jāmirst, labāk nomirt baznīcā. Labāk ar savu smago diagnozu un ar savu nespēku būt starp ticīgajiem. Ir konkrēts vārds un uzvārds. Ieva Boļšakova. Es biju jauns mācītājs, zaļš gurķis. Dievkalpojumi notika Zirgu stallī, Tukuma centrā Zirgu stallī, blakus Luterāņu baznīcai. Bija Zirgu stallis un iebraucamā vieta, kur mums notika dievkalpojumi. Un Ieva Boļšakova izdomāja vienā svētdienas dievkalpojumā nomirt. Viņa nesaskaņoja to ne ar mani, ne ar padomi.
Viņi vienkārši nomira. Un Agnes un vēl daži citi mediķi gāja klāt, pārbaudīja. Tas bija, manuprāt, sprediķa otrajā pusē. Protams, ka mazliet tāds šoks. Viņa sēdēja un tā pļūkts uz zemes un viss. Nu, ko darīt? Nu, saucam ātro palīdzību, lūdzam Dievu, pulsa ievai nav, viss viņa ir mirusi. Un mēs gaidot ātro palīdzību, lūdzam Dievu, viss super labais sprediķis, ko es kā gurģis biju sagatavojis aiziet secen un nepaspēja atbraukt ātrā palīdzība, jau Boļšako pieceļās un apsēžās mierīgi. Saka, kas jums te notiek? Ko jūs te darat? Atbrauc ātrā palīdzība, palūdzām viņiem doties prom, ka vilcis izsaukums. Tad vēl nebija jāmaksā par to. Un es te domāju par šo situāciju, atceroties to, iespējams, ka viņi vienkārši mums šķita, ka viņi ir mirusi. Jo mēdz būt sirds ritms tik vājš, ka to nevar sataustīt. Un it sevišķi senioriem, ja viņai bija kaut kas ap 80 gadi. Ne. Protams, pēc tam pienāca laiks, pēc kāda pusotra gada, kad viņi klusmierīgi savā mājā arī aizgāja. Lai kā tur tas būtu bijis, es negribu teikt, ka mums bija tās superspējas modināt miroņus augšā. Bet es gribu teikt, ja mēs atrodamies baznīcā, tad mēs esam ģimenē, kā pagājušajā svētdienā teica brāļi no Savienotajām valstīm. Un ģimene ir tā vide, kur viss kaut kas notiek. Tur cilvēki piedzimst, un tur cilvēki aiziet mūžībā. Tā ir ģimene. Un ja mēs esam ģimenē, mēs kā ģimenē varam apstāties viens otram blakus un teikt, tas, ko tu dari, nav pareizi. Un tas ir tas, kas mums nepatīk. Jo mums vienmēr patiktu dzirdēt, ka mēs esam tie cietēji, kuri čerezņimā daram visu, lai tikai būtu. Bet patiesībā tas, ko tu dari, nav pareizi. Vai kādam no jums ir ideja, kāpēc ir izveidots draudzes čats? Vai patiešām jums ir sajūta, ka tā ir vieta, kur tikai mēs ar Raimondu savstarpēji sarakstamies? Mēs to varētu darīt privāti. Draudzes čats ir paredzēts straujām ziņām, kas ir labas, sliktas, bet man vajadzīgs brāļu māsu atbalsts. Tagad, nevis kaut kad. Un es rakstu iekšā to ziņu. Informācijas apritai. Tam, kas var būt par svētību mums visiem un par stiprinājumu un atbalstu viens otram. Es šobrīd nesākšu cimperlēties par detaļām, bet ir detaļas, kas pierāda, ka draudzes čats ir vienkārši priekš dažiem, nevis priekš draudzes kā kopas. Un tad ir vēl kaut kādi paralēli čati, kurus izlasot cilvēki nāk klāt un uzstājas pūtas acis. Saka, kā tu nezināji, man ir tāda slepena informācija, ka tur tai māsai ir tā vai tam brālim ir tā. Nē, es nevaru būt visos čatos. Priekš tam ir viens čats visiem. Kāpēc tu neesi vecpapā? Man nepatīk vecpaps. Man nepatīk tas, ka ir visādi vecpapi un viss kaut kas cits. Pietiek. Un katrs no tiem papiņiem pīkst. Tajā laikā, kad bija podziņu mobīlie telefoni. Atcerieties, ka bija tāda ierīce, kuru vecākiem vajadzēja uzmanīt. Tā bija priekš bērniem, bet vecākiem to vajadzēja uzmanīt. Un to ierīci sauc Tomaguchi, kur vajadzēja barot laikā un kur vajadzēja mosties augšā. Un ja nepabarot, tad Tomaguchi izdilst un tad viņš mirst. Un tieši tāpatās ir ar visiem tiem papiņiem mūsu telefonos, kas ir jābaro. Es esmu runājis arī ar savu lielo meitu par šo jautājumu.
Es saku, es neesmu visos tajos gramos un negramos, kuros esat jūs, un es nezinu, kā tev iet. Bet tajā čatā, kas ir izveidots kā ģimenes, tur ir tikai labrīt, mīlu jūs, bučus jums, ar labu nakti. Kas tā par informāciju? Nu jā, bet tur jau es ielieku informāciju. Ko man tas dod tur? Tur manis nav. Es šodien esmu šeit, bet sēnes ir mežā, bet manis tur nav. Un lai tās sēnes tur ir, es esmu šeit. Mēs braucām šurp uz baznīcu, braucām garām galdiem, uz kuriem tirgotāji bija salikuši skaistas sēnes, lielas. Un es sev uzdevu jautājumu, kāpēc tādas sēnes nav tad, kad es eju mežā? Kāpēc tad ir maziņas un červelainas? Bet es esmu šeit un sēnes ir tur. Laikā, kad skaidrojot Dievu vārdu, tiek minēta aizlieguma vai rakstura lietas, ar kurām individam jātiek galā, tad runātājs tiek izsmiets un klausītājs stūrgalvībā dodas un dara pa savam. Un citkārt klausītājs saka, nu tad pasaki, kā man rīkoties. Es neteikšu, kā tev rīkoties. Priekš tam katram ticīgajam ir dots svētais gars. Jo par to mēs runāsim vēlāk. Ko tad svētais gars dara? Es varu pateikt, ka pēc Dieva dotās atklāsmes tas ir nepareizi vai tas ir pareizi. Arī tad, kad tev ir ļoti liels sāpes, tu vari sadarīt nepareizas lietas. Un arī tad, kad tev ir liels prieks un tev šķiet, ka jūra ir līdz ceļiem, arī tad tu vari sadarīt nepareizas lietas. Un tieši tāpat arī es. Es nesaku tikai jūs, arī es. Tāpēc man ir pierakstu kladīte, kurā ir jāraksta ar pildspalviņu. Lai nebūtu man iespēja tikt kārdinātam sprediķa laikā, tipa garlaikoties un ielīst kaut kur, kur nevajag. Un it sevišķi tajās svētdienās, kad es sēžu šeit priekšā, un jūs no aizmugurs pār plecu skatīt, Facebooks. Man to nevajag. Es rakstu kladītē un pierakstu. Un pat vienkārši runas dzirdot, izrādās, ka tur ir sava vērtība tajās runās. Vai tas ir pareizi, ka mēs stūrgalvībā dodamies prom? Un pēc tam brīnamies, kāpēc mūsu dzīvē ir tik nelabi, kā ir. Mēs mainām mācītājus un baznīcas un dievus, lai tikai glaimotu savai selektīvai dzirdēji un paziņotu, ka es turpmāk nenākšu vairs šeit, jo mani šeit nesaprota, nepieņem un vēl visādus murgus min kā argumentus. Es gribētu būt skarbs viena iemesla dēļ, jo cilvēki aplaupa savu mūžību un savu tagadni. Mēs lūkojamies uz to, kas mums patīk, kā mēs varam gūt lielāku labumu un apmierināt savus vēlmes, bet mēs neskatāmies kā ticīgie, ko aba tēvs vēlās un kāds ir viņa prāts. Nav vairs tāda ideja, ir tikai ideja, ko gribu es, kā jūtos es, no mazākā līdz lielākajam. Līdz ar ko Jēkabs min savā vēstulē šo klausīšanās nozīmību. Klausies abā teiktajā, sadzirdi un rīkojies atbilstoši teiktajam. Kas tika teikts Mūzum tuksnesī par to ūdens iegūšanas avotu, par ko mēs dziedājām pirmajā dziesmā? Viņa teica, runā uz klinti, un klints dos ūdeni. Un ko Mūzus darīja? Viņš sita pa klinti. Viņš, varētu mēs teikt, pat trisstāvīgajam lamāja to ebreju tautu un teica, vai jums šķiet, ka es no šīs klints jums varēšu dot ūdeni dzert? Un apostols Pāvils, iespējams tas nav apostols Pāvils, iespējams tas ir kāds cits Pāvils,
Bet ebreju vēstules autors raksta, kas bija šī klints, pa kuru Mūzes sita. Kurš pateiks? Dabūs kafiju pirmais. Kristus bija tā klints, pa kuru viņš sita. Un tur ir teikts ebreju vēstulē, ka Kristus, jeb Jēzus, bija tā dzīvā ūdens klints, kas gāja viņiem līdz visu tūkstneša laiku. Mūzes ir ticīgs. Un viņš sit pa savu glābēju. Tieši tāpat kā tu un es. Un tad, kad stūrgalvība sasniedz kaut kādu brīdi, mēs sakām, dari kaut ko, dod kaut ko man vajag to. Un tad tas kalpotājs, kas ir priekšā, viņš arī sit pa to glābēju. Aba var runāt caur vārdu, bet ja vārds stāv noputējis mūsu mājās, kā viņš var runāt tieši caur mums un uz mums? Es atceros, kā bērnu dienās, tās nebija vairs nekādas bērndienas, tie bija jau pusauģi jauniešu gadi, kad Latvijā varēja brīvi redzēt televīzijā animācijas filmu Grāmata. Un tur ir tas brīdis, kad šie bērni ieiet, tas ir katras sērijas sākumā, ieiet tajā klusajā istabā un mēģina dabūt vaļā vienu grāmatu, un tad pēkšņi tā grāmata atverās un gaisma spīd no šīs grāmatas. Un mums ir šis mīts iesējies, ka Dievs pats par sevi runās uz mums, ja mēs vārdu turēsim ciet. Lai, es tur neko nesaprotu. Es arī daudz ko nesaprotu. Un es ticu tam, ka es līdz pat pēdējiem elpas vilcienam daudz ko nesapratīšu, bet es lasu. Jo tā nav torte svētku dienām, tā ir maize ikdienai. Vairāk, mazāk, īsākus tekstus, garākus tekstus es lasu. Nav tā, ka katru rītu es pamostos ar tādu enerģiju, tagad es lasīšu Bībeli. Nē. Ir apmēram 60% rīti, kuros es varu teikt, slava Dievam, Jēzus ir augšām cēlies, bet es vēl gribu gulēt. Un modinātājs noskan, bet es vēl gribu gulēt. Un noskan otrs modinātājs. Jēzus ir augšām cēlies, slava Dievam, bet es turpinu gulēt. Un tad ir kaut kāds, tu saproti savā mazajā aizmigušajā prātā, ka vienīgais, kas tev var palīdzēt, ir pusaizmigušam uztaisīt kafiju, apģērbties. Parasti es gribētu nodušoties, bet ir tā, ka nē. Apģērbties, iekāpt mašīnā, tikt līdz darbam, un tad, sākot strādāt, tu vari pamosties. Un tāpēc stundas aizskriet mājās, nomazgāties un tad turpināt darbu. Tu vari pamosties. Ir tādi rīti. Es runāju par sevi, nevis par jums. Mēs esam fantastiskā konferencē, ir rīts, kurā būtu jāaiziet uz brokastīm un vajadzētu sākties pirmajai sesijai, bet man vēl gribas gulēt. Ir fantastiska vieta, Saldus. Ir brīnišķīgs ezers Saldus centrā. Ir fantastisks ūdens, bet es vēl gribu gulēt. Dievs var runāt caur savu vārdu uz mums, bet ja mēs vārdu noliekam attālināt, tas vārds nespēja uzrunāt mūsu, un iemesls tam vārda nolikšanai attālināt ir tas vārds aizliedz mums darīt to, ko mēs ļoti kārojam darīt. Un tas ir divas nesavienojamas lietas. Mēs varam teikt, vai nu Dieva vārds mūs atturēs no grēka, vai nu grēks mūs atturēs no Dieva vārda. Caur apstākļiem abi var runāt uz mums. Tikai tad, kad mēs esam pildīti ar vārdu, tad arī apstākļi un situācijas runā. Caur citiem cilvēkiem. Daudzi caur cilvēku prātu
un arī caur emocijām var runāt. Abi. Caur manu prātu un caur manām emocijām. Bet tikai tad, kad es esmu svētījis sevi tam, lai tur nebūtu netīras lietas. Lai tur nebūtu apšaubāms mēslojums. Jo tad, kad mēs lasām līdzību, ko Jēzus stāstīja par zemēm un par dažādām augsnēm, tur izpaliek viens lauksaimniekiem ļoti labi zināms faktors. Neviena no šīm zemēm un šo augšņu tipiem netiek mēslota. Bet katrā no tām tiek sēts vārds. Un vai nu vārds nes ražu, vai nu tas aiziet secenu un zudībā. Tur nav teikts, ka kāds gāja mēslot šo zemi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs mēslojot varam sastrādāt ritīgus mēslus. Un svētais gars mūsos uz mēsliem nemājos. Mēs varam noimitēt svēto garu sevi uz mēsliem. Mēs varam brīnišķīgas lietas izdarīt caur imitāciju, bet tā nav patiesība. Taču, lai dzirdētu Aba teikto, mums ir jāieklausās, jānorimstās un jāveltī laiks, un tieši tad mēs saņemam vienu no lielākajām kārdināšanām savā ceļā. Tev nav laiks. Kā tieši šis palīdzēs manam budžetam, ja es tagad sēdēšu un lasīšu Bībeli vai klausīšos Dievā? Kur skriet un kā rast mieru un apmierināt savu kaisli? Tie ir visi tie jautājumi, ar kuriem mēs cīnāmies. Nevis Dievs ir veidojis draudzi kā klubu, bet mēs to padarām par klubu un nevēlamies kaut vai šeit esot, koncentrēties uz dievišķo un debesu lietām, nevis uz visu, uz ko mēs ikdienā jau esam koncentrējušies. Vai nu mēs, stiprinoties Dievā, novēršamies no mēmajiem elkiem, vai turpinam ar tiem biedroties un tos sumināt. Un Korintiešu vēstulē mēs lasām 12. nodaļā, 1. līdz 3. panti. Brāļi, es negribu, ka jūs paliekat neziņā par gara dāvanām. Jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāni, jūs ar lielu spēku vilki pie mēmajiem elkiem. Tādēļ es jums daru zinām, neviens, kas runā Dievu garā, nesaka lāsts Jēzum. Un neviens nevar teikt, kungs Jēzus, kā vien svētajā garā. Un šeit mēs maz mirklīt apstāsimies, un iespējams, ka šodien mēs arī nepabeigsim šos prediķus, tad turpināsim nākamreiz. Bet te ir teikts, neviens nevar teikt lāsts Jēzum, un mēs sakam, bet es jau nesaku lāsts Jēzum. Nē, pasargi Dievs. Bet ziniet, ir divi veidi lamāšanās. Ir lamāšanās rupjiem vārdiem un rupju vārdu un izteicienu izlietošana ikdienas teikumu papildinājumā, un ir tā svētā lamāšanās, kur mēs Dieva vārdu, Jēzus vārdu valkājam tā kā tādas darba drēbes. Notiek kaut kādas ķezas mūsu dzīvē un ir, Jēzus Marija. Protams, ka Jēzus piedzima caur Mariju. Un tad mēs sakam, Dievs, vai božiņki. Ne jau Dievs radīja šīs situācijas, kurās man ir jālieto šis vārds. Bet mēs varam apstāties pie tā pēdējā. Izteikt, Jēzus ir kungs, ir viens. Bet savā dzīvē to parādīt, ka viņš ir kungs, ir pilnīgi cits kaut kas. Mēs visi varam apliecināt, Jēzus ir kungs. Vai es ticu, ka jūs varēsiet, bet es gribu to redzēt dzīvē. Tāpat kā pasaule, kas ir ap mums. Viņi grib redzēt dzīvē, ka Jēzus ir kungs mūsu dzīvē. Tad, kad mēs skatāmies uz tiem cilvēkiem, kuru kungs ir Hatha joga, viņiem nepastāv nekas apkārtējā brīdī, kad notiek meditācija. Kaut vai atomkarš sākās. Viņi ir savā meditācijā.
Tad, kad mēs skatāmies uz Hare Krišnas apziņas kustību, viņiem ir pilnīgi vienalga, ko jūs domājat par viņiem. Ir 12:12 un ir jādienā, un ir jāmaina dieviem drēbes. Un dievi, kas guļ blakus altārim, tādās šupuļu gultās, tiek pārģērbti. Un jūs varat tur ķiķināt un jautroties un smieties par viņiem, zākāt viņus publiski, bet viņi to dara. Un tad, kad jūs ieiet kādā no hindu tempļiem, jūs redzat, ka cilvēki atnes ēdienu, ziedojuma naudas un saliek pie zināmiem dieviem to visu. Un jūs varat teikt, jūs kuku, un viņi jūs nedzird, jo viņi to dara ticībā. Un jautājums, vai kungs ir Jēzus, ir ticībā, vai tas ir mans prāta konstrukts. 2001. gads. 2 sievietes bija manas sarunbiedrenes tajā brīdī. Un, ja vajag, es varu minēt viņu vārdus, jūs varat pārjautāt viņām. Skonto hallē notiek evanģelizācijas pasākums ar Stīvu Hillu. Un es esmu kādas 3-4 nedēļas atpakaļ bijis šajā raksturvietā un to pārdomājis un skatījies uz to un sapratis sevī to kā vērtību. Un ir starplaiks starp rīta sesiju un pusdienas sesiju. Un tā kā tā ir kāda 4., 5. diena, es jūtos mazliet noguris. Un es nedodos tajā brīdī ielu evanģelizācijā. Es palieku tur pats Skonto hallē un šīs 2 māsas kopā ar mani. Mēs sēžam 2. stāvā. Tur bija tāda kafēnīca, iespējams arī tagad viņi tur ir ar galdiņiem. Un mēs esam tajā 2. stāvā, atklātā daļa. Mēs sēžam pie galdiņa. Visticamāk, es dzeru kafiju, jo tas varētu izskatīties pēc manis. Un viņas arī kaut ko tur ielieto. Un es redzu, sēžot augšā, ka pa Skonto halles centrālajām durvīm ienāk viena sieviete, kura vāji turās uz kājām. Un viņi ienāk iekšā hallē, es viņu piefiksēju, bet mums ir ļoti tāla distance vienam no otra. Un mēs turpinām sarunu ar šīm māsām. Un pēc brīža šī sieviete stāv pie mana galdiņa. Un ne tikai viņai ir grūti nostāvēt, viņai arī ir grūti noformulēt savu domu, bet viņa saka, jūs man varat palīdzēt. Es saku, visticamāk, nē, mēs sākam to diskusiju ar viņu. Viņa saka, jūs man varat palīdzēt. Un es neesmu vienīgais tur. Un arī tās meitenes, ar kurām es esmu kopā, nav vienīgās. Un es saku, labi, kāda ir jūsu problēma, kāda palīdzība jūs gribat? Viņa saka, es reizēm iedzeru. Es saku, nē, izskatās, ka tas nav reizēm, bet ka tas ir konstanti. Es saku, vai jūs varat pateikt, es esmu alkoholiķe un es vēlos brīvību no tā. Un viņa saka, es reizēm iedzeru. Es saku, mums švaki sanāks, un mēs tā bumbiņu mētājam apmēram 5 minūtes. Es viņai saku, pasakat vienkārši, es esmu alkoholiķe un man vajag atbrīvošanu, man vajag brīvību. Es reizēm iedzeru, man vajag palīdzību. Es saku, nē, tad es nevarēšu jums palīdzēt. Beigās viņa grūti, bet viņa izsaka, es esmu alkoholiķe, man vajag palīdzību. Un sāk raudāt. Es saku, tagad ejam soli tālāk, jo es jums palīdzēt nevaru. Sakat, Jēzus ir kungs, un viņš man var palīdzēt. Un viņas atbild ir, viņš ir kungs, viņš man var palīdzēt. Es saku, nē,
Jēzus ir kungs. Viņš ir kungs. Un atkal mums turpinās šī cīņa, ja tā var teikt. Līdz beidzot viņa saka, Jēzus ir kungs, un viņš man var palīdzēt. Un to sakot, viņa limst ceļos un sāk raudāt. Tā par riktīgam. Un es tajā brīdī aizlūdzu par viņu. Viņa pieceļās skaidra un bez smakas un dodas prom. Kas notiek ar viņas dzīvi tālāk? Es nezinu. Varbūt viņa atgriezās pie mēmajiem elkiem. Varbūt nē. Tās dienas vakara dievkalpojumā es viņu redzēju. Bet tas arī viss. Jēzus ir kungs. Un ja viņš ir kungs, tad mēs viņa un debesu tēvu priekšā liekam visas tās lietas, kas mums nestiķējās kopā. Mēs sakam, dod risinājumu, bet es gribu dzīvot tavam godam. Es gribu vairot tavu godu. Es gribu, un nevis tikai tā bērnišķīgi, es kaut ko iekāroju, es kaut ko gribu, bet tā reāli es gribu, Dievs, dzīvot tavam godam. Uz nākamo reizi mēs atstājam iedēstītā vārda saņemšanu lēnprātībā. Un es ceru, ka to mēs pabeigsim, un arī rūpju iemesls rāda avotu, ko mēs skatīsim nākamajā svētdienā, kad būs arī mūsu dzimšanas diena. Jo mums ir būtiski nevis pēc iespējas ātrāk izskriet visam cauri, bet mums ir būtiski iesakņoties tajā vārdā, kuram ticu es, un kur es pēc savas ticības un izpratnes varu nodot jums tālāk. Es nevaru nodot to vārdu, kuram es neticu. Es nevaru ar jums runāt par to, kas nav mans pārdzīvojums, mans piedzīvojums. Un šeit šodien stāvot, lai nebūtu nākamā svētdiena jābojā ar tik sairīgām lietām, es jums varu pateikt vienu lietu. Ja man būtu šī brīža izpratne par notikumiem un procesiem, es nekad nebūtu 99. gadā piekritis kļūt par mācītāju. Viena iemesla dēļ. Es biju pārāk jauns. Un es ar šausmām skatos, ka šodien knapi vidusskolu pabeigušas klapē augšā pa mācītājiem. Un tie paši, kas šodien viņus klapē, parīt viņus ies par grāvī kā nederīgus mēslus. Saka, nesanāca kaut kas. Nesanāca, jo arī Bībele mums māca, ka priesteri un leviti kārtā kalpošanu varēja sākt uzņemties no 30 gadu vecuma. Jānis Kristītājs nevis pēkšņi parādījās, bet viņš sagaidīja savu 30 gadu vecumu. Un tad viņš parādījās kā saucēja balss tuksnesī, jo viņš bija priestera dēls. Un viņš bija priesteris pēc iedzimtības. Jēzus parādījās 30 gadu vecumā, nevis tādēļ, ka viņam nebija ko darīt, un nevis tādēļ, ka Selma Lagerlēva raksta savā skaistajā apcerējumā, ka Jēzus taisīja no māla balodīšus un tiem iedvest dzīvības dvašu un tie aizlidoja bērnībā. Nē, ne tāpēc. Tāpēc, ka nav tā brieduma, nav tās pieredzes, nav to zināšanu. Nav tās stabilitātes. Ir tāds jaunības maksimālisms. Un neatkarīgi no tā, ko es esmu savā jaunībā izdarījis labu,
Ja Dievs būtu gribējis, viņš to būtu darījis, tāpat man nebija jākļūst tāpēc par mācītāju. Un tas ir tāds gana nopietns aspekts, jo mēs ar to sastopamies draudzē, pat neesot mācītāja kalpošanā vai mūzikālajā kalpošanā vai citās, mēs tiekam sisti. Ir dažādi uzbrukumi. Tad, kad mēs iestājamies aizlūgšanās, mēs paši dabūnam. Un tad cilvēki tā virspusē saka, nu labi, tad es tā dziļi neiestāšos lūgšanās. Es tā virspusē, Jēzu, palīdz tur lemdotai. Rezultāti jau nav. Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka nav jau tāda iestāšanās. Iestāties mums ir bail, jo negribās jau nevienam izveidot vēl vienu sirēnu, kas saspiež visu, ko var saspiest sātans. Un tāpēc mums ir vajadzīgs svētais gars, bet nevis viltus svētais gars, bet tāds svētais gars, par ko mums māca raksti. Ar visām tām dāvanām, ko Dievs caur svēto garu mums grib dot. Un tā kā nenāca pilnīgi nekāda ieteikuma izņemot vienu. Par 14. oktobru, kad būtu draudzes izbraukums, tad pagājušās nedēļas laikā es sapratu par veselīgu, bez šī viena ieteikuma, ko mēs visticamāk arī izpildīsim. Tas ir apskatīsim Svētā Arsenija baznīcu un apskatīsim Dzedru baznīcu, lai būtu tāds skaists piedzīvojums. Mēs arī ticībā uz Dievu piedzīvosim skaistu laiku un mācīsimies pravietot. Un nevis pravietot priekš citiem, bet pravietot sev. Mēs esam pirmrindnieki nopravietot visai pasaulē, kad Jēzus nāks pēc kuras vakcīnas un ko nozīmē debesīs sazīmētās lidmašīnu mākoņsvītras. Mēs mācīsimies pravietot priekš sevis. Un pravietot nevis urbinot degunu, bet pēc vārda. Un mēs sakam, vai tu to var iemācīties? Jā, to var mācīties. Nevienmēr tas tiek tā izmantots, bet to var mācīties. Lai Dievs svētī mūsu ikvienu. Mūziķi jau nemierīgi gaida, kad beidzot tiks pie instrumentiem. Dziedāsim noslēgumu dziesmu un domāsim par 14. oktobri un par mūsu izbraukumu.
Patiešām to, kāds bija es, Dievs man mainīja. Un tam būtu jābūt redzamam mūsu ikdienā, un Svētais Gars ir tas zīmogs tām izmaiņām, kuras mēs lietojam ikdienā. Lai tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā, lai Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, lai Kungs uzlūko tevi ar lapatiku un dod tev savu mieru.